Čau, mani mīļie, un esiet sveicināti vlogmas dienā numur 3. Simpātis stūri. All the windows in the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family. Naked angels in the sand with me. Doesn't matter, it is Christmas in my heart. Labrīt, mīļie, labrīt! Pulkstens ir 9:30 no rīta. Mēs ar Markusiņu nesteicīgi baudam rītu, baudam brokastis, atpūšamies. Nelikošu šodien modinātāju, tāpēc es arī pamodos diezgan vēl, tāpēc es izskatos tā, kā es tikko būtu pamodusies, un tā arī relatīvi ir patiesība. Bet jā, pretēji manam sākotnēji sastādītajam plānam šodien doties tādā kā Ziemassvētku šopingā, ko es jums solu jau visu vlogmas. Man ir jāsaka, ka mani plāni mainās arī šodien, un īsti Ziemassvētku šopings šodien neizdosies, jo mazais Rūpucis šodien ir mājās kopā ar mani. Viņam vēl joprojām ir klepus uz dārziņu, viņu noteikti laist nevar. Es domāju, ka viņam noteikti vēl būs jāapsēž mājās vismaz 2 dieniņas. Teikšu godīgi, man jau nedaudz raustās acis no vārda mamma, kad es dzirdu vārdu mamma, bet būs labi, būs labi. Un, jā, pirmkārt es nevaru doties Ziemassvētku šopingā, jo teorētiski es varētu doties Ziemassvētku šopingā kopā ar Markusiņu, bet ir vēl viens iemesls, kāpēc es nevaru doties Ziemassvētku šopingā, un tas ir tāpēc, ka man mašīna ir atdota servisā uz keramiku, jo dotajā brīdī, ņemot vērā to, ka ir sasniedzis nenormāli daudz sniega, un mana mašīna, es ļoti mīlu savu mašīnu, bet viņa vispār nav piemērota tādiem ziemas apstākļiem un tādiem ziemas sniegiem. Ja ar viņu tagad kaut kur pārvietotos, es noteikti kaut kur iesprūstu, un tas nevienam nav vajadzīgs, tāpēc jā, mēs viņu atdevām šo to pielabot, mēs viņu atdevām uz keramiku, lai uzlabotu vizuālo skatu, kā saka, un jā, ar nomas mašīnu es īsti tā kā man nav vēlmes kaut kur braukt, bet nesaki hop, varbūt es pārdomāšu. Tā kā jā, šodien sākotnēji paredzētā Ziemassvētku šopinga vietā mēs pavadīsim laiku mājās, un es izdomāju, ka šodien varētu uzcept ko garšīgu, piemēram, kādus cepumus, kad rasņā to es izdomāšu. Tā kā jā, pavadīsim šo vlogmas dienu numur 3 mājās.
Šodien viennozīmīgi ir tā diena, kad es raujos starp darbiem un Markusu un tieku līdz jums tikai bez 23. Es īstenībā burtiski 10 minūtes atpakaļ nodomāju to, ka labi, ka es jums neapsolīju censties filmēt vlogmasu katru dienu, jo principā tas nebūtu iespējams un es būtu likusi jums vilties un neviens nebūtu priecīgs, tā kā jā. Šis formāts šogad liekas vislabākais, un es domāju, ka ja es kādreiz izlemšu tomēr filmēt vlogmasu katru dienu no 1. līdz 25. decembrim, es domāju, ka es sākšu mēnesi ātrāk, tas varētu būt optimāli, bet tā kā darbiņus es esmu sadarījusi, izskatās, ka es esmu atbrīvojusies ar Markusu, es esmu izspēlējusies, un Markusam ir atkal multiņu laiks. Es izdomāju, ka mēs ar jums varētu atvērt adventas kalendārus, jo es ar jums vēru vaļā tikai pirmajā vlogmasā. Tāpēc, jā, principā ir pāris lodziņi, kurus es varu atvērt. Tā! Skaistajā L'Oreal adventas kalendāra mums ir jāatver tikai viens lodziņš, jo tas ir 12 dienu kalendārs, un šodien ir 4. decembris, un lodziņš 2 mums ir šāds te. Mums ir vaigu sārtums. Ļoti, ļoti simpātisks tonis, es teiktu. Ļoti, ļoti. Es pat teiktu, ļoti tāds ziemīgs, neuzkrītošs. Tieši tas, kas ziemas periodā ir vajadzīgs, tonītis 01 Life is a Peach. Un otrs mums ir L'Occitane adventas kalendārs. Tur gan mums ir jāatver veseli 3 lodziņi, jo mēs atvērām tikai 1. Tātad 2. datumā mums ir ķerbeņa pieniņš ar verbēnu. Man ļoti patīk šis aromāts, bet es uzskatu, ka šis aromāts ir galīgs vasaras aromāts, bet tas nekas, pataupīsim vasarai. 3. datumā mums ir vannas un dušas gēls ar sakuras ziediem. Šāds te mazais mini. Smaržo, starp citu smaržo burvīgi. Un 4. datumā mums ir ziepītes arī ar verbēnu. Interesanti, vai viņas ir piemērotas arī sejas ādai. Te nav rakstīts, bet es pieņemu, ka laikam jau tikai ķermenim. Esam atpakaļ no veikala, nopirkām visas nepieciešamās sastāvdaļas priekš šokolādes cepumiem. Pirms mēs devāmies uz veikalu, es meklēju recepti un atradu našķoties Zanes mīksto šokolādes cepumu recepti. Godīgi skan nereāli garšīgi un skatoties uz sastāvdaļām neizskatās, ka tam vajadzētu būt ļoti grūti. Principā sastāvdaļu nav tik daudz, vajag 350 g tumšās šokolādes, parastais cukurs, brūnais cukurs, kviešu milti, 3 olas sviests. Katrā ziņā es atstāšu šo te recepti video aprakstā. Bet jā, taisīsim garšīgus šokolādes cepumus. Nav tā, ka es esmu viņus kādreiz taisījusi, bet man liekas, ka varētu būt ļoti, ļoti, ļoti garšīgi. Jo vārds mīkstie šokolādes cepumi.
Tā, šis jāliek leduskapī. Tāda mīkla mums sanāca. Mama, man par kūku gatavot. Šodien nē. Mēs gatavosim šitādus te. Tādus cepumus. Mammai viss telefons šokolādēm, bet tas nekas. Давай будем массу вот Smaržo dikti labi. Recepte! Tas, kas ir uz zemes. Sači, tev jānāk palīdzēt man taisīt cepumu. Jo? Nu tāpat tās, priekš video. Receptē rakstīts, ka cepumu mīklu liek leduskapī uz 20 līdz 30 minūtēm, bet nu mums sanāca krietna stunda, jo es uztaisīju paēst. Tā kā jā, šādi izskatās mīkla, smaržo ļoti labi. Es atvēru leduskapi un viss leduskapis smaržo pēc šokolādes. Un tālākās darbības ir, kā izskatās bildē. Es saprotu, ka starp cepumiem ir jāatstāj diezgan daudz vietas. Čau! Mani mīļie! Čau! Kad tu mēģini pielaust vīru, uztaisīt intro kopā, bet tev neizdodas. Laiks teistes Markus! Tas vienkārši... Mazs vandāls. Laiks teistestam. Tu garšo pirmais. Ako es? Viņš nēd saldumus. Ņemiet vērā to, ka viņš nav saldumu ēdājs. Kā tev garšo? Nu, kā tev garšo? Labi. Labi? Bet viņi ir mīksti, viņi nav sausi, sulīgi. Nāc, tas ēd. Griņš. Din. 4 no 10. Balli par mīkstumu, balli par svaigumu, balli par traukšķīgumu. Viņi nav traukšķīgi. Garoziņa. Nē, bet ja būtu ar piena šokolādi, tad tev garšotu? Jo te ir tikai rūgtā šokolāde. Šo rūgtā. Bet tas priekš tevis veselīgi. Es pienu. Lai ēd citu. Kā? Rīt aizsīs uz ofisu. Nu man personīgi ļoti garšo. Tiešām. Tik mīksti. Jau! Es varu ēst. Jā. Ar ātām? Un apmēram šādi es izskatos no rītiem, kad es rediģēju video. Bet jā, es tikko esmu izrediģējusi vakardienas vlogmasu, un es sapratu, ka es vienkārši aizmirsu no jums atvadīties. Tā kā jā, paldies, ka bijāt ar mani, paldies, ka skatījāties šo vlogmas dienu numur 3, un neaizmirstat abonēt manu kanālu, un tiekamies jau pavisam tuvā nākotnē. Tā! Whoa, oh, oh, la da da da, oh, 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 la da da da, oh, 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 la da.
da da da.